Nesēdiet pie televizoriem, dabu pētīt ir daudz interesantāk. Ja grib pētīt dzīvniekus, ir jāievēro vairāki svarīgi likumi. Pirmais no tiem skan, jo klusāks būsi, jo labāk dzirdēsi. Otrs, jo mazāk kustēsies, jo vairāk redzēsi. Dzīvniekus no ienaidniekiem glāb dažādas maņas – redze, dzirde un oža. Bet maz ir dzīvnieku, kas vienlīdz labi saož, saredz un sadzird. Bebram un stirnai ir ļoti laba oža, tāpēc pirms viņus vērot, jāuzzina, no kuras puses pūš vējš. Pa vējam noliecas koku galotnes, un arī sausās koku lapas gaisā pamestas aizlido pa vējām. Dzīvniekiem jātuvojas pret vēju, tad pētnieka smarža līdz viņiem nenonāk. Vairums dzīvnieku samērā labi redz, taču neuztver krāsas, un tāpēc pamana gandrīz vienīgi kustīgu vai no apkārtnes ļoti atšķirīgu pētnieku. Lai novērotu šos dzīvniekus, nedrīkst kustēties un jāmaskējas. Vislabāk noslēpties aiz koka vai krūma ēnā. Ja uzvilks tumšs apģērbs, dzīvnieks pētnieks starp kokiem nemana. Māma man neļauj vienam iet uz mežu dzīvniekus pētīt. Nu tad pētīšu pagalmu. Daudzi dzīvnieki labprāt dzīvo cilvēku māju tūmā. Vārnas, baloži un zvirbuļi meklē barību, kas palikusi pāri cilvēkam. Savukārt mājas strazdi, zīlītes un mušķērāji atlido pie cilvēku mājām, ja izlikti putnu būrīši. Katru gadu agrā pavasarī Rīgas zoodārzā notiek putnu dienas, un dzeņa darbnīcā katrs var iemācīties pareizi pagatavot putnu būrīti. Tam jābūt ar laipiņām zem ieejas, lai kaķis netiktu klāt ligzdiņai, un ik rudeni no tā jāizvāc veco līgstu materiāls, kas piepilda būrīti. Jāiztīra, lai putniem būtu, kur olzdēt. Līgzdas vietu var pagatavot arī citiem putniem. Lūk, pelēkais mušķērājs apmeties zem jumta piestiprinātā konservu kārvā. Un arī putnu būri var būt dažādu izmēru. Februārī pūtis meklēs savu mājvietu, un mēs viņam palīdzēsim. Būs jāuzliek 8 metru augstumā. Kad iebērti prauli vai kūdra, būris vēl stingri jāpiesien. Vasarā, protams, katru interesē, kas apmeties būrītī. To var uzzināt klusi un pacietīgi gaidot. Baro reizi minūtē ēdelīgi gan tie mušķērāji. Par putnu ēst gribu vislabāk gan spriest ziemā. Ja gribi ziemā skatīties putnus, tad jāpakaļ speķa gabaliņš koka zarā. Putni ātri pierod pie barotāja un drīz vien kļūst ļoti droši. Tomēr ne jau tikai lielie dzīvnieki ir pētīšanas vērti. Vasarā ļoti vienkārši novērot arī vardes un krupjus, kas vakaros dodas slieku un kukaiņu medībās. Ja mājās ir palielināmais stikls jeb lupa, tad pētniekam ir ļoti daudz darba, izpētot mājas apkaimes kukaiņu pasauli. Lūk, skudras apkopja laputu pulku un ik brīdi par centīgu darbu saņem laputu izdalīto saldās sulas lāsīti. Bet pat to laiku izbadējies ots steidzīgi sūc jaunā pētnieka asinis.
Neko nebija iesūcis. Tomēr, izzinot dabu, nedrīkst aizmirst svarīgāko likumu. Vispiemērotākā dzīves vieta dzīvniekiem ir dabā, nevis cilvēka mājās. Nereti cilvēki atrod dzīvnieku mazuļus un domā, ka māte tos pametusi. Bet parasti tā nemaz nav. Lūk, mazs zaķēns vai stirnēns ir pārāk vāji, lai no ienaidnieka aizbēgtu, tāpēc slēpjas nekustīgi guļot zālē. Pūces vai strazda mazuļu ligzdu atstāja vēl slikti lidotāji, tāpēc māti un tēvu ar barību gaida slēpdamies uz zemes. Šādam dzīvniekam vislabāk palīdzēt var steigšu ejot projām. Reiz atnests mājās, dzīvnieks nekad vairs nepratīs dzīvot dabā, un viņam visu mūžu būs jādzīvo būrī. Kurš gan nezina, ka meža dzīvnieks nedrīkst turēt mājās? Pagaidi, Rūdi! Arī ziedi taču daudz labāk izskatās tieši pļavā, brīvībā. Vai es tā negribēju? Laikam svarīgākais pētnieka likums ir lūk šāds. Kas dabā dzimis un naudas, tam dabā jāpaliek.